ir mērots garš ceļš no Rīgas šeit uz Alūksnes novadu. Nesam atbraukusi, lai redzētu, ko dara Annas zivs īpašnieks un izgudrotājs Kristaps Romānovs. Zivis es nesasmaržoju, tas jau ir labi. Ļoti gribās redzēt, kas te notiek. Jā. Bet pirms mēs ejam iekšā, būs jāuzvelk Protams. Un iekāpsim dezinfekcijas vannā, lai arī no kājām nekas iekšā netiek. Tas ir tā kā Jaunzēlandē, kad nokāp no lidmašīnas, kad viņiem... Aha. Gandrīz atstāja kurp. Uz doto brīdi mēs atrodamies mazuļu cehā, kur sākas mazo dziltiņu ceļš uz lielām zivīm. Šis ir viens no vissvarīgākajiem procesiem, tieši šķilšanās process mazuļu ir svarīgs, lai neatstātu iespaidu uz zivju tālāko veselības gan stāvokli, gan struktūru un visu pārējo. Tas ir kāpēc ir droši vien tik tumšs, vai ne? Jā, šie apstākļi ir radīti tādi, lai ziltiņām būtu pēc iespējas mazāk stresa. Un kādas tad jums ir sugas? Uz doto brīdi ir gan varavīksnes foreles, gan tīģeru foreles, gan strautu foreles. Šeit ir jāpieiet ar ļoti lielu precizitāti. Tas nozīmē, ka kāds strādā arī pa nakti? Jā, nekas neapstājas, teiksim, jā. Zivs nesvin Ziemassvētkus. Nesvin ne Ziemassvētkus, ne Jāņus. Šeit visu cauru gadu kāds viņus pieskar. Daži eksemplāri ir redzami krietni pāraug sugas brāļus, jā. Un ik pa laikam kādu apēd, arī viens otru apēd, jā. Lūk, viens daudz lielāks eksemplārs, kurš noteikti ir kāda sugas brāla jau noēst. Bet man tagad interesē redzēt tādus drusku lielākus. Nu, skaitās, kad mazāk ir garšīgāk, vai ne? Tā kuram galvas jautājums. Un ja jums ir vēlēšanās, jūs varbūt varam pamēģināt noķert kādu ziltiņu. Es noteikti gribētu vienu noķert. Labi. Vienīgi, es negribu ziedot savu rokas prātu. Kāpēc? Ziltiņām arī vajag kaut kāds dāvana. Viņi ir arī ģimenes relikvija. Mums būs garšo. Uzvilksim priekšautu, jā. Es metīšu iekšā barību, viņas šeit sanāks, un jūs mēģiniet ar ķeseli izvilkt ārā. Es dabūju vairākas. Jā. Man bija kaut kādas 7. Tas bija diezgan. Nu, tādas ir ziltiņas. Viņi ļoti smukiņa. Jā. Nu, forelēm ir viena slikta īpašība. Viņas ir ar rokām labāk neaiztikt kailām. Jā, viņas tādas jā, un otrs ziltiņa viņa dabū termoapdegumus no cilvēka. Ķermeņa temperatūras. Nu, tad šito es būšu nogalinājis? Nē, laidīsim viņu apakaļ, lai viņa dzīvo. Labi. Jūs sakiet, ka šīs ir izcils, un te jums ir tik daudz, bet jūs zināt, nekad nedrīkst ticēt tā pilnīgi. Es domāju, ka ir pēdējais moments, ka mums vajadzētu arī kaut ko sagatavot. Droši. Man ir tā doma, ka vienu no tām zivīm mēs ēdīsim jēlu ar sojamērci. Brīnišķīgi. Jūs esat teicis tā? Nesmu. Tagad kaut ko mēs pie šiem dīķiem būsim jauni atveduši. Man patīk drusku sviestiņu uzlikt, jo jūs zināt, kā saka francūži, nav neviens ēdiens, ko nevar uzlabot ar 100 gramu sviestu. Nu, tā zivs izstās burvīgi. Un galvenais jau ir, ja zivī ir tāda skaidra acs, tad tu zini, ka viņi ir patiešām svaiga. Un apsies, kā šitā skatās uz mums, viņi pilnīgi vēl dzīvi. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet nesen Rimī taisīja pētījumu par cilvēku ēšanas manierēm Latvijā. Cilvēki Latvijā ēd zivis vienreiz, ja vairāk kā vienreiz nedēļā, tikai 20% no cilvēkiem. Un zivis ir patiešām tas viens produkts, kas būtu jāēd daudz un ikdienā. Tiksim tā, es varu ēst reizi nedēļā, bet ļoti maz. Te mums būs puķu salāti ar ingveru un laimu sulu un olīveļu. Tas ir kaut kas tik svaigs un ļoti jauka ar zivīm. Tā. Tev tagad kaut kas jāvēlās, jo, kad kaut ko dara pirmo reizi mūžā,
Tad ir kaut kas jāvēlās. Lūdzu. Jūsu paša šīmī. Brīnišķīgi. Vai ne? Jā, ļoti. Jums ir ļoti, ļoti laba zivis. Pēc viena lieta ir ēst cept zivi. Tad var piemānīt garšvielām un visu kaut ko. Bet ja tu viņu pagaršo jēlu, tu saproti, ka tā ir kvalitāte, tad tā ir cita lieta. Man ir tāds liels prieks, ka tas ir tik garšīgi un tik augsts kvalitāte, bet es ceru, ka es drīz arī varēšu to nopirkt veikalā. Jā, tuvākā mēneša laikā šis produkts arī parādīsies Rimi lielveikalos. Mēs viņu pasniegsim kopā jau ar marinādēm, gatavām, kas cilvēkiem atvieglos pagatavošanu, palīdzēs to izdarīt ātri, vienkārši, tur viss būs gatavs. Fantastiski. Šašliku vietām es iesaku šito forelu.